Tad aicināšu mūsu nākamo lektoru, bērnu neiroloģijas virsārstu, doktoru Mikus Dīriku, ar savu prezentāciju. Lūdzu. Sveiki, labdien! Ceru, ka jūs mani dzirdat. Es esmu Mikus Dīriks. Es esmu bērnu neiroloģis, strādāju Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā. Un šodien ir uzdevums stādīt priekšā pāris tādas lielākās, nozīmīgākās neiroloģiskās izpausmes bērniem, kuriem ir 22q11.2 mikrodelēcijas sindroms. Un jāatzīst paldies iepriekšējiem runātājiem, ļoti brīnišķīga lekcija un arī diezgan lielā mērā mana tēma tika skarta, jo viens no tādiem nozīmīgākiem tomēr ir arī valodas un arī runas un traucējumi aiztur bērniem ar šo te sindromu. Tātad kopumā es domāju, ka katrs jau ir norientējies un arī savās lekcijās stāsies. Es domāju, ka visi ir vienprāts par to, ka tā ir multisistēmisks traucējuma veids, kas nosaka fiziskas, kognitīvas un uzvedības problēmas ar mainīgu smagumu pakāpi un tiek iesaistīti gandrīz visi organismā sastopamie orgāni un sistēmas. Un tas ir šis 22q ir visbiežāk sastopamais mikrodelēcijas sindroms cilvēkiem pēc pēdējiem avotiem, ko es atradu. Tad tas ir 1 pret 2148 dzīvi dzimušajiem vai 1 pret 992 grūtniecībām. Ir dažādi dati, ir arī 1 pret 4, 1 pret 5000. Es domāju, ka tas ir kā kurā vietā, bet faktiski kopumā tā ir diezgan bieži sastopama vaina. Ir jāsaprot par to, ka 22q11.2 mikrodelēcija ir visbiežākais iemesls DiGeorge sindromam, bet ir arī vēl citi stāvokļi, kuri var tikt nosacīti saistībā ar šo te mikrodelēciju. Es domāju, par to arī jau tika stāstīts ģenētikas pozīcijā. Šī ir viss šīs skatās jomas un arī skatie speciāli skatās problēmas 22q11.2 pacientiem, kuri jūs varat redzēt, ir faktiski lielā mērā visas orgānu sistēmas skats, visas specialitātes skats, un šeit var redzēt ar tumšāko ir atzīmēts visbiežāk nozīmīgākās tādas simptomi vai problēmas, un ar gaišāku zili tiek atzīmēts mazāk skartās problēmas. Neiroloģijā tā lielā mērā var minēt 4, bet arī vēl citas, protams. Pirmā ir tā visbiežāk skartā ir hipotonija, ar ko arī ir saistīta arī šī motoras attīstības aizture. Tad nākamās ir leikmes un epilepsija, tad ir arī mikrocefālija un attiecīgi arī mēdz būt bērniem ar šo te sindromu baltās un pelēkās vielas novietojuma un uzbūves īpatnības, kā arī citas iedzimtas CNS patoloģijas. Vēl ir viena svarīga lieta, ka pieaugušo vecumā DiGeorge sindromiem ir raksturīgs agrīns parkinsonisms un Parkinsona saslimšana. Pie tās es šodien mazāk pieskaršos, jo bērnu neiroloģijā man to nav bijis saskari, un es domāju, tas arī diezgan lielā vecumā. Tālāk, šeit ir tāds multidisciplinārs skatījums uz bērniem, kuriem ir 22q šis sindroms, un viņu vecums un iesaistītās specialitātes vai šo te problēmu pārskats. Un ar spilgtāku sarkano ir atzīmēts vislielākā nepieciešamība konkrētajā vecumā vērsties pie konkrētā speciālista, jo ir iespējams ir nepieciešama lielāka iesaist, un ar mazāk sarkano, tātad rozīgo jau ir mazāk iesaist nepieciešama. Ja mēs pievēršam šeit uzmanību, faktiski tad neiroloģija, attīstība, kognitīvās spējas, valoda ir diezgan sarkans, bet ja mēs skatāmies tieši neiroloģiju, tas ir agrīni, faktiski līdz 1 gadu vecumam, un tad jau neiroloģija iesaist arvien mazinās. Toties attīstības vai kognitīvās spējas, mācības spējas sāk parādīties un ir nepieciešams speciālistu iesaist lielāk no 6 gadu vecuma, kad jau bērniņš sāk iet skolā. Un arī attiecīgi valodas un runas traucējuma gadījumā tas arī ir šis posms, kad arī visaktīvāk norit runa. Un psihiatrijas grūtības parādās vēlīnākā vecumā.
Kāds ir neiroloģiskās izpausmes visbiežākās? Tātad lēkmes, provocētas un neprovocētas, agrīna hipotonija, kas ietekmē motoru attīstību attiecīgi, tad jau minēja runas un arī valodas attīstības aizture. Tad mums ir jāsaprot, ka valoda ir spēja pielietot valodu un runa ir izsacīt, tātad artikulēt. Dispraksija, ja, kas arī ir saistīta ar no šīs psihomotorās attīstības, distonijas mēdz būt, bet retāk. Tāpat tās reti, bet ir CNS anomālijas, kā jau es minēju, baltās un pelēkās smadzeņu vielas uzbūves īpatnības. Tāpat tās arī kaklas kriemeļa nestabilitāte un miega traucējumi un arī citi traucējumi, kur var izpausties ar neiroloģisko simptomātiku. Pirmais, es vēlos pieskarties pie lēkmēm, jo tas ir arī viens no visbiežāk minētajiem jautājumiem, ar ko saskarās DiGeorge pacienti. Un ir svarīgi saprast, ka mēs runājam sākumā par provocētām lēkmēm, jo provocētās lēkmes pacientiem ir līdz pat 70% no visām lēkmēm, un tās ir saistītas ar samazinātu hipokalcēmiju. Līdz ar to ļoti svarīgi ir pirmajā brīdī izvērtēt, ja bērniņam ir lēkme, mums ir jāizvērtē, vai tomēr nav kāds mehānisms, kas ir šo lēkmi provocējis, un lielā mērā tā ir hipokalcēmija. Cits provocēja lēkmes iemesli ir samazināts magnija līmenis asinīs, un tāpat tās arī operācijas. Pēcoperācijas sekas, samazināts skābekļa daudzums smadzenēs vai kādas citas pēcoperācijas sekas, kuras var radīt šādas veida stāvoklis. Tāpat tās infekcija ar augstu temperatūru, febrila krampji un nozīmīgi arī ir psihiatriski medikamenti. It sevišķi pusauģo pieaugušo vecumā, kad parādās šīs psihiatriskās problēmas, tad arī ir jāuzmanās no medikamenta klozapīns, no neiroleptiķa, kurš var provocēt šo te lēkmju rašanos. Un ir dati pētījumos, ka ja agrākā vecumā norit lēkme, tad lielāka iespēja, ka tās iemesls tomēr būs kāds provokācija, jāmeklē operācija vai kāda hipokalcēmija. Nākamās lēkmes ir neprovocētās lēkmes, ko mēs varam tad uzskatīt par epilepsiju, kas ir no 4 līdz 15% pacientu, un krampju veidi ir dažādi. Faktiski ir sastopami visi, bet visbiežāk ir fokāli, varbūt ar sekundāru klonisku tonisku ģeneralizāciju un varbūt arī miokloniski krampji. Un šāda veida neprovocētas lēkmes gadījumā, ka mēs esam izslēguši iespējamos visus provokācijas mehānismus, ir noteikti nepieciešams veikt elektroencefalogramu miegā un arī vai nomodā. Bērniem līdz 6-7 gadu vecumam elektroencefalogramu būtu vēlam veikt miegā, it sevišķi arī tad, ja mums ir klātesoša valodas vai kāda intelektuāla vai kognitīva traucējumi, un it sevišķi, ja ir arī bijis šo te traucējumu pasliktināšanās dinamikā. Tāpat ir nozīmīgi arī veikt magnētisko rezonanci galvas smadzenēm, lai izsvērtu iespējamās struktūrālās izmaiņas, tātad baltās vai pelēkās vielas, smadzeņu vielas uzbūves un novietojuma īpatnības. Un pacientiem ar epilepsiju biežāk bija novērams arī attīstības aizkavēšanās pazīmes un psihiatriskās komplikācijas. Tātad faktiski šie pacienti, kuriem ir epilepsija ar DiGeorge sindromu, viņiem būs vēl citas komorbiditātes klāta, kā piemēram varbūt gan autiskā spektra traucējumi, gan UDHS, gan arī izteiktāka kognitīvas deficīts, gan arī attiecīgi mācīšanās grūtības. Un arī nelielai pacientei daļai ir novērot arī šī cikliskās vemšanas sindroms, kas kādreiz arī tiek saukt par vēdera migrēnu vai arī par migrēnas priekšvēstnešiem. Nākamais ir hipotonija. Hipotonija ir ļoti nozīmīga problēma, jo tā lielā mērā ietekmē motoru attīstību, kas atkal faktiski var ietekmēt sekundāri visas pārējās grūtības, ar ko var saskarties pacienti. Tātad svarīga ir neatkarīgi no tā, vai mēs esam konstatējuši ne, bet jebkuram pacientam, kuram ir izteikta hipotonija un agrīna motorās attīstības aiztur, ir nepieciešama attiecīgās intervences, kas ir gan fizioterapija, gan ergoterapija un vēlinākā vecumā arī noteikti audiologopēda vai logopēda nodarbības. Rupjās un sīkās motorikas traucējumi ir bieži vien skarti, kā arī mutes muskultūras traucējumi, par ko jau arī tika minēts. Svarīgi ir pirmajā konsultācijā veikt neiroloģisku izvērtējumu un tāpat arī veikt kontroli šiem neiroloģiskiem simptomiem, tātad motorām attīstību, jo ja kaut kādā brīdī mēs jūtam, ka tomēr ir iesaistīts plato fāze vai ir pasliktināšanās,
regress, tātad iegūtu iemaņas zudums, tad mums ir tomēr jāvērtē iespējams arī kāds vēl cits iemesls, un iespējams, ka tā tomēr arī ir slēpta epilepsija, kur attiecīgi ir jāizvērtē ar elektroencefalogrammu miegā un nepieciešams gadījumā arī magnētiskā rezonanse. Motorās attīstības aiztur lielā un sīkā motorika, kas ir jau novērojama arī lielākā vecumā. Tad jaunākiem bērniem roku kustības parasti neprecīzas, ir vājšas pincetes tvēriens, līdz ar to šeit ir ļoti aktīvi jāstrādā ar ergoterapeitu. Kustības bieži saraustīts, nestabils, varbūt šādas motors dispraksijas iezīmes, un tās ievērojami arī samazina kustību efektivitāti un arī šo izpildes ātrumu. Līdz ar to bērniem ir nepieciešams lielāks laiks, lai viņi veiktu attiecīgo manevru. Vecākiem bērniem ir šīs sīkās motorikas traucējumi, kas arī var tikt saistīti arī bieži vien varbūt ar sensorās integrācijas grūtībām, tad satvēriens spēks, vai tas ir ļoti vājš, vai arī pārāk saspringts, kas atkal ir jāvērtē kopā ar ergoterapeitu un ir jāpalīdz vai nu no paša pacienta, iespējami arī kādu apstākļu korekciju, lai pacients spētu iejusties vidē. Un jaunāki un vecāki skatie bērni vairāk atšķiras acu un roku koordinācijas testos. It sevišķi grūtības ir arī ar bumbas satveršanu un to mešanu. Kopumā, neskatoties biežām grūtībām un neveiksmēm, skatiem bērniem ļoti patīk motoriskie uzdevumi, un sadarbība ir augsta, kas arī ir ļoti pozitīva. Tas nozīmē, ka pacientiņi ar DiGeorge sindromu, ja viņiem nav attiecīgi kādas citas komorbiditātes vai kādas citas neiroloģiskas grūtības, tad šeit ir lielā mērā ir plaša multifunkcionāls komandas darbs nepieciešams, lai uzlabotu šos visus simptomus. Runas un valodu prasme attīstība aizkavējusies, jā, arī ļoti nozīmīga. Jau par šo tēmu jau runāja par velofaringālās disfunkcijas problemātiku, bija tikko liela un gara lekcija veltīta. Artikulācijas traucējumi arī izrietoši no tā, balss traucējumi, balsens anomālijas un arī valodas traucējumi. Tātad bērniem mēdz būt arī valodas attīstības aiztura, lēns vārdu krājuma pieaugums, grūtības formulēt sarežģītus teikumus. Taču kopumā, kā jūs vēlāk redzēsiet, arī bieži vien verbālais IQ ir mazliet pat augstāks par vispār jau tādu IQ. Un ir arī, protams, pragmatikas un sociālo prasmi grūtības, ja, kas ir saistīts arī ar kognitīvajām spējām. Un aizkavējusies runas valodas prasme attīstība, labā ziņa ir tā, ka uzsveras valodas spējas, piemēram, izpratne parasti ir spēcīgāks nekā izteiksmīgās valodas spējas, tātad sapratne, recepcija bērnam ir laba un biežāk ir skats šī aktīvā valoda ekspresija, jā, līdz ar to ar bērnu var sadarboties. Artikulācijas kļūdas parasti ir sastopams bērniem, tāpēc mudinu bērnu pēc iespējas vairāk runāt un palīdzēt bērnam precīzi izrunāt skaņas. Ja? Tas nozīmē, ka šeit ir darbs, un runas traucējumi ir izteiktāk jaunākā vecumā, un bērnam pieaugot tie pakāpeniski uzlabojas, kas arī ir laba ziņa, bet protams, nekas bez tādas kontrolas un precīziem ieteikumiem un labas sadarbības ar audiologopēdu īsti nesanāks. Miega traucējumi ļoti nozīmīga lieta, par ko arī būtu jārunā, jo miega traucējumi nediagnosticēti var izpausties dažādos simptomos, kas var būt dienas nomākums, miegainīgums, galvas sāpes, samazināts kognitīvās un arī veiktspējas kopumā. Tad miega traucējumi, piemēram, bezmiegs, nemierīgs miegs ir bieži sastopami, kas savukārt var negatīvi ietekmēt arī uzvedību, izziņu, trauksmi, kā arī citas fiziskās veselības problēmas. Un šī gadījumā noteikti ir jāapsver poligrāfija. Polisomnogrāfija varbūt mazāk, bet poligrāfija, lai novērtētu obstruktīvās un centrālās miegas apnojas klātbūtni, it sevišķi ņemot vērā arī to, ka bērniem ir šo te cieto mīkslo augstslēju un problēmas, tātad obstrukcijas mehānismu jāvērtē. Poligrāfiju var nosūtīt Pērnklīniskā universitātes slimnīcā ar epilepsijas miega medicīnas centrs, kur ir rindas kārtībā šo izmeklējumu veids, un tad sadarbībā ar pulmonologiem, par ko arī būs lekcija, var veikt attiecīgo šo izvērtējumu un arī korekciju, lai bērnam uzlabotu miegu, kā rezultātu arī mēs ikdienā sasniedzam labākus rezultātus mūsu citām darbībām, ko mēs vēlamies bērnam sniegt. Tātad, jā, labvēlīgi arī ir šī iejaukšanās palīdzība, tātad miega higiēna svarīga, konsekventa gulētiešanas režīma ievērošana, piemērota miega vide. Un, protams, arī citas stratēģijas var izmantot, kur īslaicīgi kurs veidā var melatonīnu vai kādu citu lietošanu, lai tomēr uzlabotu šo te miegu.
Kognitīvie traucējumi, mācīšanās grūtības ir arī raksturīgi, kā jau nojaušat, sākot no pirmskolas vecuma, mēs to varam vairāk varbūt konstatēt, jo tad arī mēs varam noteikt šo intelektuālo IQ, vidējais intelektuālais funkcionēšanas līmenis IQ ir no 70 līdz 115. Līdz ar to mēs varam sacīt, ka faktiski diezgan labi, kaut gan 70 līdz 80 jau mēs varam runāt par mācīšanās traucējumiem, un tajā brīdī ir nepieciešams atbalsts šiem bērniem. Bet vidēji smags vai smags intelektuāls deficīts ir retāk sastopams. Un, kā jau minēju iepriekš, ir verbālais IQ bieži vien pārsniedz veiktspējas IQ par 10 punktiem. Un kognitīvie traucējumi, mācīšanās grūtības, tātad lielākai daļai bērni ir kognitīvie traucējumi, parasti noturīgas uzmanības, izpildu funkciju, atmiņu, vizuāli telpiskās uztveres un apstrādes jomā. Un laika gaitā parasti samazinās IQ, jo īpaši verbālais IQ, līdz ar to ir nepieciešama regulāri arī šī te izvērtēšana. Un arī nākotnē ir jāvērtē par to, ka viņam visticamāk būs nepieciešams atbalsts mācībās, ņemot vērā, ka šis IQ samazinās, un atceramies arī tajā pašā brīdī, ka mums ir jāvērtē, vai nav kāda cita mehānisma, kas bērnam šīs koncentrēšanās spējas vai kognitīvās spējas samazina, kas tiešām varbūt ir iespējams šie parastie miega traucējumi. Skolas vecuma bērniem ir ieteicis atkārtot arī novērtēt IQ un adaptīvās funkcijas, ko es arī minēju, it sevišķi pārējais periodos, piemēram, no pirmsskolas uz sākuma skolēm, mēs precīzi varētu pateikt viņu mācību programmu un arī no sākuma skolas uz vidusskolu. Un tas, kādā veidā mācīs vislabāk atbalsta individuālo bērnu, ir atkarīgs no vispāriem kognitīvām spējām, mācību profilu un citiem individuāliem un vidas faktoriem. Dažiem pietiek tikai ar vieglu atbalstu, bet citiem ir nepieciešama arī intensīvāka iejaukšanās līdz pat varbūt asistenta pakalpojumiem. Katrs bērns ir vērtējums individuāli, katram bērnam ir jāvērtē šis intelektuālais IQ, un pēc tā arī ir jāvadās. Šeit es esmu norādījis šo te neirologa sastapšanos, tādu, ja faktiski viss ir kārtībā, tad būtu nepieciešama neiroloģiska izvērtēšana pirmajā situācijā pie diagnozes. Tāpat tās būtu līdz 1 gadu vecumam, tad no 1 līdz 5 gadu vecumam, 6 līdz 12 un tad jau vecāki. Līdz ar to tās ir tās pozīcijas, kad ir vienkārši jāpārbaudās un ir jāpārunā visu situācijas attīstību. Varbūt, ka mēs varam noķert sarunā kaut ko tādu, par ko varbūt tās vecāki vai kāds cits speciālists nav pieķēries, bet ir svarīgi saprast, ja ir kaut kāda pasliktināšanās, piemēram, tiešām kognitīvās vai kādas citas funkcijas un arī šī epilepsija lēkme, kur ir izslēgta provokācijas faktori, tad tie aktīvi ir jākoordinē ar neirologu un ir aktīvi arī jāārstē. Lielā mērā tas arī no manas puses ir viss par neiroloģiskām izpausmēm. Es domāju, ka katrs bērns ir individuāls šī gadījumā, un katram bērnam ir jāskatās atsevišķa individualizēta pieeja. Paldies jums daudz! Lielas paldies doktoram Mikam Dīrikam par izsmeļošo neiroloģijas prezentāciju. Es skatos, ka šobrīd jautājumu nav. Droši joprojām var rakstīt čatā jautājumus, ja ir tādi. Un nekavēšos aicināšu mūsu nākamo lektoru, doktoru